Jānis Kravalis. Un čau visiem! Daugavpils vlogā. Laižam uz pirmo treniņu. Vajag ilgais brauciens, gara trase. Neko jāmēģina zonas savilkt pagaidām ir diezgan tā 50 uz 50, kā saka. Bet visi treniņi vēl priekšā, tā kā pirmās iepas ir veikušās, vēl smauksim tālāk. Pirmais treniņš ir nobraukts. Karsti. Man liekas, bija gan labi, gan slikti braucieni. Bija labi līdi, labi čeisi. Pirmajā stundā 4 riepas. Jāmot samontēt tagad un jāgatavojas otrajam braucienam. Paskatīšos onboards, paskatīsies, kā braucās. Un pa lielam laikam ir ok, kaut kā jāmēģina savilkt tā iekšējā zona vienīgā, kas tur ir. Tālākam īsti vēl līdz galam nesanāk, bet stūli paskatīšos, ko es tur esmu darījis, un te jau gaņoks sanāks.
Ko? Šodienas brīvie treniņi ir beigušies. Vai godīgs, jau šoreiz gāja ritīgi grūtāk. Tagad beigām vispār saķers nebija. Laikam tāpēc, ka dagviela gāja uz beigām. Riepas kaut kāds diskus cits uzlikt. Ka viņš nevar braukt. Vajag traki. Bet nu labi. Pabraukts ir šodien, tā kā, kas jums šodien brīfings vēl ir. Un tad jau, jāatpušās. Baigi labi īstenībā. Pēdējie 2 braucieni man ritīgi nepatika. Sekoju Jenčam un viņš vienkārši tā kā raķeta aizlidoja projām. Vispār, tur nebija varianti viņu saķert. Un tad savā vadošajā braucienā, kad viņš man sakoja, tad atkal es biju tik ļoti lēns, viņš man visu laiku durvīs sēdējis un vispār nevarēja aizbēgt. Bet nu labi, kā ir tā ir. Rītdien mums ir, nezinu, gan arī stundu treniņu, tā kvalifikācija. Līnija apmēram skaidrs, tā kā, ja neuzlīs lietas, tev viss būs čikpok. Tā kā, davai, tiekās rītdien. Rītdien tev mīļietis? Nē, šitien nav mīļietis. Uz beigām uzlikšu tos te diskus, uz kuriem bija riepas no tiem diskiem, ar kuriem vienmēr nošķīlos, ar tiem volfiem pelākajiem. Tas, kurš nekad nedrīkst likt. Tos diskus izmet ārā, bet riepas tur vēl labas bija uzlikt uz tiem diskiem. Karši nevajag. Viņas ir beigušās, tā kā. Un, jāvelk 15 litru degvielu mazāk bākā, tas jau var tomēr svart dot višķi. Neko, rītdien treniņš sāksim pilnu bāku jaunām riepām. Sacensību diskiem, kuriem es parasti braucu, un te jau. Būs labi! Čau visiem sestdienā. Vēlais rīts, 3:00. Braucam uz otro treniņu ārā, nolīdz tikko lietas, prasīs slapja. Rītam bija kvalifikācija, ļoti slidens. Nu neko skatīsies. Kā vairāk lietas nesola, vajadzētu būt visam labi. Kvalifikācijai vajadzētu būt sausai. Nu pagaidām uzbrauksim pa slapjo bišķi. Kā davai, kā piekšā un brauc. Ko nu, uzbrauc 2 līdz, 2 čeisus. Apmēram zonas varbūt saprat. Nezinu, te jau redzēs. Lieksim jaunas riepas un braucam uz kvalifikāciju. Tā kā vajadzēja būt labi. Es tā domāju, ka vajadzēja būt labi. Kā tur ir? Šitā īkšķi šatur, ja? Vai? Tur tīkšķi un skatieties tālāk, kas mums te notiksies. Braucam uz kvalifikāciju. Čop, čop! Jānis Kravalis. Ford Sierra, izmirstoša suga, teiksim tā. Bet tepat ir Ford Sierra, kas ir padzīvojis visādās biķernieku trases malās, un viņi ir šeit uz starta. Daugablī aiziet Jānis Kravalis. Pārmetiens uz nākamo liekumu, ļoti plaša neliela korekcija. Jānis Kravalis. Pagaidām tīri solīts darbiņš no Jāņa Kravaļa. Mani draugi, mans zelts, tā viņam uz sāna rakstīts. Paldies, paldies Kravaļa draugiem par to, ka Jānis Kravalis ir šeit uz starta. Redzam, šur tur kaut kādas korekcijas, bet kopumā pavisam neslikts brauciens. Noteikti kaut kādi punktiņi būs līdz šim, vai viņam izdosies noslēgt braucienu. Pēdējie metri un Jānis Kravalis. Ak, Dievs, tas tik labi es vēl nebiju treniņos uzbraucis. Ak, Dievs, tik labi sajūta. Tas brauciens bija vienkārši
Es nezinu, es esmu bez vārdiem. Kā vēl nekad? Palaižam uz otro kvalu. Pirmais bija ļoti labs. Mēģinās iet uz maksimumu tagad. Turpinām ar nākamajiem braucējiem. Tas mums ir Jānis Kravals ar Ford Sierra. Redzam, arī šoreiz gatavs iet pēc punktiem. Ļoti skaisti, bez īpašām korekcijām. Gandrīz pa pašu trasu Arnoldu, protams, varēja tur pusmetru plašāk būt. Te pārmetienā varbūt neliela kļūda aizbrauc ne tur, kur gribētos. Jānim Kravalim vēl nedaudz trases atlicis. Arī šeit dzirdam nedaudz apklus dzinējs. Pārmetienu brīdī nedaudz samīstinās, bet noslēdz braucienu Jānis Kravals. Ak, Dievs! Laiks bija ļoti labs tas. Gaidām punktus. Man likās, ka vajadzētu būt labāk nekā iepriekšējiem. Pēc iekšējām sajūtām likās ļoti labi. Gaidām rezultātu un tiekamies rītdien tandēmos, bet laižam uz parādu. Viens tikko pamodās. Labrīt svētdienā. Labs sajūts. Tūlīt sāksies otrais treniņš. Tūlīt sāksies pirmais treniņš, tandēm treniņš pirms gongas. Par vakardienu nedaudz otrais kvals likās, ka ir labāks, bet izrādās, ka nē. Pēc sajūtas likās, ka jā, bet pēc rezultātu nē. Noskatījos savu otro braucienu un plānam saprat savus kļūdas. Kā jābrauc tagad uz treniņu. Pēc tam pirmais tandēms ar Igauni Matti Kuti. Un tad jau skatīsies, kā būs tālāk. Jābrauc savā ritmiņā, kaut kādu savu to ritmu es laikam kā noķēris un galvenais nestresot. Būs jau labi, tā kā mācam uz treniņu un tad jau parāda atklāšana. Tad jau ir pirmie tandēmi. Noteikti nebija man labākie braucieni. Bet nu labi, uzbraucis es. Augsim tagad uz parādi. Un tad jau pirmais tandēms ar Igauni. Ceram iekšā. Pirmo reizi jāapskrūvē mašīna. Intercooler trūks, hamuts atskrūvējās. Labi, ka tagad nevis tandēmos. Jā. It kā jauda bija, viss bija kārtībā, bet es dzirdēju, ka kaut kur tad šņāts, tā kā neparasti. Man vienreiz gaisa filtrs nokrita. Tas bija tajā ziemas vinterbašā, bet to es arī pēc skaņas sapratu. Man likās, ka kaut kas līdzīgs ir. Bet nē, gaisa filtrs bija vietā, izrādās nākamais savilcējs. Nu neko, to būs gatavs. 1 minūte vēl. Esat gatavs startam atkal.
pārīši, un atkal tie ir igauņu latvieši. Matī Kūt un Jānis Kravalis, aplausi viņiem. Jānis Kravalis ir Ford Sierra. Es domāju, arī tādi fani mums šeit ir ar šo veco klasiku. Jānis Kravalis dosies Un vēl ir trasē. foršā intriga ir tā, ka skatītāji šīs mašīnas vēl neredzēja, un arī šos braucējus darbā neredzēja, ja viņi nebija kvalifikācija. Vai es pārsteigumu izbojāju nedaudz varbūt. Bet nu tad vismaz skatītāji būs lietas kursā, kuru mašīnu pieder kam. Tātad Kravalis Ford Sierra un igauņu braucējs ar BMW 36 sarkanā, koši sarkanā krāsā. Tur apspriežās starta tiesnesis kaut ko. Šķiet, ka karogs rokā. Nu, šis ir tas gadījums, kad, ja tas Luxfords nestrādā, tad ir tā, kā tu teici, agrāk bija. Tad ir vecais, labais, zaļais old school. Atgriežamies pie old school, atkal karogs rokās un nafik visus. Redzam, profesionāli novicina zaļo karogu, dodamies trasē igauņu braucējs pa priekšu. Matī Kūt pret Jāni Kravali. Matī Kūt pa priekšu, Jānis Kravalis seko. Matī Kūt. Un tur pavisam tuvu. Pavisam tuvu Kravalis cenšas nosakot, un nedaudz kļūdās, palaiž tālāk igauņu braucēju. Pārmetiens uz nākamo līkumu Jānim Kravalim. Jāpiekļūst nedaudz tuvāk, jāspiež visi soli, diemžēl. Kļūdiņi nedaudz no Jāņa Kravaļa. Neliela kļūda un pamatīgi distance uzreiz izveidojās starp abiem braucējiem, un Matī Kūt un Jānis Kravalis. Varēs ieviest savas korekcijas. Un šeit ņemiet latgalīši, ka vienmēr ir saulēņi cilvēki, kas ejam ir sauli tīši rīta blāzmā. Kūs atsiesit, vai nav labi? Lūdzu, uz rīta organizatori mēs padomājām par to. Un aiziet. Kravalis pa priekšu, seko igauņu braucējs Matī Kūt. Matī Kūt following Jānis Kravalis. Jānis Kravalis aizved savu vadošo braucienu. Tagad, pagaidām viss kārtībā, jāmēģina salikt arī atlikusī trases daļa Jānim Kravalim. Tur igauņu braucējs nedaudz citā līnijā veids pārmetienu. Jānis Kravalis ar Ford Sierra pa priekšu plosās un spiež pedāli grīdā, cik viena mašīna iet. Tikmēr igauņu braucējs arī veids pārmetienu, nedaudz iepaliek no Jāņa Kravaļa un noslēdzošais līkums Jānis Kravalis un Matī Kūt. Kā pa miglu. Jā, beigās jau ar pilnīgi neko neredzēju. Es ceru, ka skatītājiem bija tā iespēja tomēr vairāk sekot līdzi sacensību gaitai, jo man tāds sajūta, ka tie dūmi visi perās vairāk uz komentētāju tribīnu, bet neko smarža, tā jau arī ir ļoti liela privilēģija. Skatāmies un domāju. Bet rezultāts mums ir, and we have a result, and the winner between these two drivers is Matī Kūt. Nu ko, esmu sapakojies, braucu mājās. Varu bišķiņ pastāstīt jums savas domas. Kopumā posms man ļoti patīk, bija foršs. Iznākums, protams, ir tieši tāds, kāds ir. Ļoti pietrūkst tandēma pieredzes. Katra braucēja ir savādāk. Katra gonka ir treniņš, un pagājušajā gadā man trasi, godīgi sakot, nedaudz labāk patika nekā šogad, bet pie viss ir jāpierod, ir jāmāk adaptēties. Ko es te tā domāju? Principā katrā trasē ir kaut kāds viens līkums, kas man īsti nesanāk līdz galam, un šajā trasē arī tas bija tieši tas, kas bija pēc inner klipa. Man tas pārmetiens kaut kā īsti nesanāca līdz galam. Treniņos es principā pēc tā pārmetiena ļoti bieži izbraucu ārā no tās nākamās zonas. Kvalifikācijā, nezinu, kaut kā saņēmos un ļoti forši sanāca. Jā, šajā tandēmā pret Igauni sanāk, pats kļūdījos un salauzu to līkumu un nesanāca viņš plūdeni, bet izlidoja ārā. Nu labi, kaitā ir. Galvenais, kad mašīna vesela kalpo godam, principā kārtējā reize bez tehniskām problēmām, mainu riepas leju degvielu un braucu tādā ziņā viss ļoti forši, viss super patīk. Tā kā nākamais posms ir Igaunijā, Kulbeloho trasē, kur man pagājuši gadu salūza 3 virzuļi. Šogad ar motoru viss kārtībā. Tā kā pēc mēneša braucam uz Kulbeloho. Principā atkal jauna trasa. Pagājuši gadu es tur uzbraucu pusotru braucienu. Baigi neko neatceros. Būs jāmācās atkal no jauna, bet trasa bija forši. Man patīk šitās trasas, kas ir pa kalniem apšā lejā. Ļoti forši. Paldies, ka noskaties līdz beigām. Ja tu vēl šo skaties, tad man ir tāda doma, ka Raganas katlā noteikti iespējams būs treniņš pirms sacensībām nedēļu iepriekš. Vismaz pagājuši gadu tā bija.
Man ir tāda doma, ka es varētu uzdāvināt kādam iespēju pasēdēt blakus. Pagājuši gadu neļāvu, par cik es biju pirmais, tad šogad es ceru, ka atļaus. Un būs tas treniņš, tā kā viss, kas tev jādara, komentārā jāieraksta. Es gribu, tad es zināšu, ka tu gribi. Un jāsubscribe manam YouTube kanālam. Paldies vēlreiz, ka noskaties līdz beigām, atbalst man kā satura veidotāji. Ceru, ka tev šitais viss patika. Un tad jau droši vien klubi Lohu atskatā izlozēšu to vienu laimīgo no visiem komentētājiem, kas iegūs šo iespēju. Ja nu gadījumā nebūs tas treniņš vai neatļaus vizināt, tad man ir plāns B. Šim te cilvēkam es varētu uzdāvināt 2 ieejas biļetes uz Raganskapa posmu. Tā kā kaut kā tā. Paldies vēlreiz un tad jau tiekamies. Čau!